Ugunsgrēks elektrības sadales kārbā ir nopietna uguns nelaime ar grūti paredzamām sekām, tāpēc ko tādu nevēlas piedzīvot neviens. Taču šodien kopā ar KG Knutsonu un zinātniski tehnisko firmu Lāsma mēs tīšām aizdedzināsim drošinātāju kasti. Un lūk, kāpēc? Šodien mēs uztaisījām praktisko eksperimentu, mēģinājām aizdedzināt sadalas kasti, ieliežot iekšā daudz lielāku spriegumu nekā tas ir paredzēts. Dzīvē tā mēdz notikt, kad sadalas kastes tiek pārslogotas un bieži vien rodas ugunsgrēki. Gan dzīvojamās mājās, gan angāros, dažādās teritorijās tieši dēļ tā, ka sadalas kaste tiek pārslogota. Lielākoties tas ir tad, kur ir kaut kādas lielās jaudas daļas, teiksim, tur frekvenču pārveidotāji, barošanas bloki, kontaktori, automāti, teiksim, tās vietas, kur kaut kādas pārslodzes var rasties. Otrs biežākais iemesls uguns nelaimē sadalas kārbā ir putekļi. Tās situācijas mēdz būt dažādas un apstākļi, kādās sadalnes industriālajā vidē strādā, mēdz būt ļoti dažādi. Teiksim, kokapstrādes uzņēmumos ir smalkie putekļi, tur metāla apstrādē ir metāla putekļi. Tās vides ir dažādas, tie putekļi krājās. Protams, jā, personāls un cilvēki, kas strādā uzņēmumā, rūpējās par kārtību, tīrību un regulāri izpūšu iztīri, tad risks nepastāv pēc būtības. Bet, ja tas netiek darīts, tad risks pastāv. Tad esam raduši arī risinājumu. Šādam gadījumam rodas šāds neparedzēts ugunsgrēks, un to risinājumu sauc par BlazeCut. Tā ir automātiskā uguns dzēšanas sistēma, kur iekšā ir kapsula, kas ir pildīta ar gāzi, un rodoties ugunsgrēkam, šī kapsula norēģē tīri uz liesmu un ar lielu, nosauksim par sprādzienu, reaģē uz uguni un ar 22 bāru spiedienu izšaujās un nodzēš visu ugunsgrēku, restīvi likvidē skābekli konkrētajā telpā. Pirms nostrādāšanas BlazeCut iekārta izskatās šādi. Šī ir BlazeCut iekārta automātiskā uguns dzēšanas sistēma. Viņa ir izgatavota no unikāla silikona, iekšā ir gāzes pildījums un mums arī ir monometrs. Caurules tipa konstrukcija ļauj izvietot iekārtu visā sadalas kārbas platībā, nevis tikai vienā stūrī. Gāzes izšaušanās vieta ir neatkarīga vai šļaukas sākumā, vai šļaukas vidū, vai šļaukas beigās. Viņi nostrādās tieši tur, kur izcēlēs ugunsgrēks. Un to arī var redzēt šeit konkrēti, kur bija BlazeCut iekārta iekšā. Viņi nostrādāja precīzi pret drošinātāju bloku, kur izcēlās ugunsgrēks. Viņa izkūst tieši tajā vietā, kur uguns viņu tieši ietekmē, respektīvi vienkārši siltumā viņi nesprāgs, bet tur, kur ir liesma, tajā vietā notiks reakcija. Protams, izskatās gana bēdīgi. Tā labā ziņa ir tāda, ka apkārt nekas nenodeg. Uguns tika nodzēsta. Tas ir pirmais panākums, manuprāt. Šādā veidā tiek nodzēsts gan ugunsgrēks, gan arī mēs pasargājam sadalas kastes, savu māju, apkārtējo vidi no plašāka ugunsgrēka. Bet vai BlazeCut darbībai nepieciešama baterija? Nē, viņš darbojas bez baterijas, bez elektrības. Viņš ir pilnīgi monotons. Var stāvēt iekšā sadalas kastē, virtuvē, automašīnā, dažādās citās vidēs līdz 10 gadiem bez nekādām tehniskām apkopēm. Vai BlazeCut darbosies arī ārpus tāpām un ziemā? Jā, viņš darbojās ārā salā, saulē. Tas viņu neietekmē. Viņš reaģē tikai uz atklātu uguni un nostrādā pie 102 grādiem. Vai ir īpašas prasības BlazeCut uzstādīšanai? Vietai nav nekādas prasības, var uzstādīt jau gatavā dzīvojamā mājā, gatavā angārā, gatavā sadalas kapī. Nav tas jāizdara rūpnieciski ražošanas procesā, un uzstādīšana šādai te iekārtai ilgst līdz pusstundai. Vai pieejami arī citādi BlazeCut risinājumi? Jā, konkrēti šīs te, kuras sauc par T-sērijas BlazeTubiem, viņas ir no 25 centimetriem līdz 8 metriem, un mums ir pieejams arī dažāds cits tehniskais risinājums ar ugunsdzēšamiem baloniem, cilindriem, kā mēs to varam atrisināt jau lielākām vidēm. BlazeCut oficiālais izplatītais Baltijas valstīs ir KG Knutsona. Ja gribat kaut ko vairāk uzzināt, droši varat griezties KG Knutsonā. Mēs esam oficiālais izplatītājs šim te produktam. Nokonsultēsim, aprēķināsim, ieteiksim labāko risinājumu.